kungi, Liepājas universitātes viesi, esiet sveicināti šodien šeit Liepājas universitātes ziemas izlaidumā Dabas un inženierzinātņu fakultātei un Vadības un sociālo zinātņu fakultātei. Sagaidām zālē Liepājas universitātes vadību. Zālē studiju programmu direktors un absolventus. Studiju programmas biznesa un organizācijas vadība absolventi un studiju programmas direktore Aija Kairēna. Programmas kultūras vadība absolventi un programmas direktors Uldis Drišķuks. Maģistra studiju programmas ekotehnoloģijas absolventi un programmas direktore Lilita Ābele. Studiju programmas informācijas tehnoloģija absolventi, programmas direktore Anita Jansone. Un maģistra studiju programmas vadības zinības absolventi, programmas direktore Ines Lūsēna Ezera. Dāmas un kungi, Latvijas valsts himna.
Liepājas Universitātes rektora vietas izpildītājai, docentei Mārai Zeltiņai. Cienījamās absolventes, godājumie absolventi, viesi, kolēģi, dāmas un kungi. Mums universitātē ir iespējams 2 reizes gadā priecāties par absolventiem, priecāties kopā ar absolventiem un atbalstītājiem. Mums ir 2 izlaidumi. Ir zaļais vasaras izlaidums un ziemas izlaidums, kas šogad ir īpaši balts. Un šodien diplomus saņems 3 maģistra programmu absolventi un 2 bakalaura studiju programmu absolventi. Šie studenti ir studējuši vai no augstākā līmeņa studiju programmās, līdz ar to ir bijis īsāks studiju laiks. Un absolventi ir studējuši neklātienes studiju programmās, un tāpēc šīs studijas beidzas ziemā. Šo programmu absolventi ir, varētu teikt, 2 grupu - tehnoloģisko programmu un vadības programmu absolventi. Maģistrantūru mums beidz ekotehnoloģiju un informācijas tehnoloģiju studenti vēl šobrīd, kamēr nav nolasīts rīkojums par atskaitīšanu no studējošo skaita, un vadības zinību maģistri. Īpaši jāpiebilst, ka ekotehnoloģiju studiju programmai tas ir pirmais izlaidums, šie mūsu pirmie absolventi šajā programmā. Bakalaura studiju programmas beidz biznesa un organizāciju vadības studenti un kultūras vadības studenti. Paldies visiem studentiem un bez 5 minūtēm absolventiem, jo daļa no jūsu enerģijas, idejām, priekšlikumiem paliks arī mums. Universitāte ir ieguvēji no jūsu darba šeit. Ieguvēji noteikti ir arī tās organizācijas, kurās jūs strādājat, pašvaldības, jo ļoti daudzi pētījumi šogad gala darbos bija veltīti tieši konkrētu uzņēmumu, iestāžu, tehnoloģiju, tā skaitā arī Liepājas Universitātei aktuāli jautājumu izpētēji. Pie tām absolventu vidū ir arī mūsu darbinieki, mēs īpaši priecājamies, jo viņi turpinās pie mums strādāt un izmantot iegūtās zināšanas. Paldies programmu direktoriem, pasniedzējiem un visiem darbiniekiem, kas palīdzēja mums tikt līdz šim svētku brīdim un jau svinēt un priecāties par panākumiem. Paldies ģimenēm, tuviniekiem, atbalstītājiem, bez kuru palīdzības arī noteikti šis skaistais brīdis nebūtu iespējams. Pašiem absolventiem novēlu šo uzkrājumu, kurš ir izveidojies studiju laikā. Tas ir uzkrājums, kura vērtība nemainīsies, nemazināsies, tā var tikai pieaugt. Tad lieciet šo uzkrājumu vietā. Vispirms baudiet dzīvi, dariet to, kam neatlika laika skrējienā, jo īpaši finiša taisnē, gatavojot darbus aizstāvēšanai. Un tad pieņemiet nākošo lēmumu, kāds būs nākošais uzkrājums, kāda veida tas būs. Es novēlu jums panākumus profesionālajā darbībā, izcilus panākumus, kurus jūsu līdzcilvēki novērtē, un darbu, kas sagādā jums prieku un laimi personīgajā dzīvē. Tāpēc. Liepājas Universitātes himna. Kā jūra uzmango un zelmes vērdaušu, cimtas krastā šajā pilsētā.
dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāni asociēto profesoru Anitu Jansoni. Sveikt absolventus, studiju programmu direktoru fakultātes un mācību spēku vārdā. Labdien, mīļi absolventi, cienījamie viesi. Jā, izlaidums ir viens no dzīves atskaites punktiem. Un šodien ir apliecinājums par padarīto darbu, jo ir gods maģistra diploms. Īpaši paldies, es gribu pateikt absolventu ģimenēm un tiem visiem maziem ķipariņiem, kurus es te redzu zālē. Es domāju, ka šie ir lielākie svētki, jo beidzot varbūt mammas un tēti veltīs vairāk laika viņiem. Tāpēc liels paldies, ka ļāvāt mūsu cienījamiem absolventiem strādāt, rakstīt darbu un šodien svinēt svētkus. Jā, mēs esam ieguvuši jaunus speciālistus informācijas un ekotehnoloģiju jomā. Īpaši tiešām šodien gribu sveikt pirmo reizi ekotehnoloģijas absolventus, un jūs būsiet tie pirmie, kas fakultātes vēsturē ierakstīs šo faktu. Universitātē iegūtās zināšanas, protams, jums ir tālāk jāpapildina. Un mūsu specialitātē tas ir jādara ikdienu, tāpēc par rutīnu mēs sūdzēties nevaram. Novēlu jūsu turpmākajā dzīvē ceļā daudz jaunu ideju. Iegūt šīs zināšanas un lietot, un, protams, nākat, lai kā jaunie mācību spēki redzēt mūsu pulkā šeit universitātē. Lai jums veicās un uz nākošo tikšanos. Paldies! Cienījamie absolventi, tagad vārds jums. Aicinu savus vēlējumus universitātē teikt maģistra studiju programmas ekotehnoloģijas absolventus. Mums ekotehnoloģijas studentiem, kā jūs dzirdējāt, bija prieks studēt kā pirmajiem šajā programmā. Tas ir tāds lepnums būt pirmajiem šeit, tāpēc mēs sakam paldies katram. Kaut arī šis pusotra gada periods paskrēja ļoti ātri, mēs esam ieguvuši ļoti daudz jaunu zināšanu, ļoti daudz kā vērtīga šajā periodā. Esam iemācījušies uz lietām skatīties citādāk un saprast tās vairāk no vides viedokļa. Katra lekcija bija kā vērtība mūsu gan profesionālajā, gan personīgajā izaugsmē. Un tāpēc mēs sakam paldies universitātei par iespēju studēt šeit. Paldies mūsu dabas un inženierzinātņu fakultātei par atsaucību, par sapratni. Un kā arī ļoti lielu paldies mēs sakām mūsu studiju programmas ekotehnoloģijas vadītājai Lilitai Ābelei par tām rūpēm, kas ikdienu pavadīja līdzās šajā studiju procesā. Paldies sakām arī visiem mūsu pasniedzējiem par ieguldīto darbu, īpaši Jurim Benderam un Robertam Jūrmalietim par to, ka bija ar mums kopā gandrīz katru otro nedēļu, kad mums notika lekcijas. Tāpēc paldies visiem no ekotehnoloģijas studentiem. Vārds maģistra studiju programmas informācijas tehnoloģijas absolventiem. Mēs kā IT cilvēki runāsim šoreiz īsi. Kā redzams, mēs esam arī savu kolēģu vārdā divu runāšu. Pirmkārt, liels paldies Liepājai, kas sniedz šo patīkamo
Mauru. Pilsēta kā tāda man ļoti patīk. Paldies, protams, Liepājas universitātei, mācību spēkiem. Un tiešām liels prieks par to sadarbību, kas mums ir bijusi un kas ir novedis pie šīs dienas, kad mēs varam šeit atrasties izlaidumā. Un novēlu, lai nākamgad mūsu IT pulks būtu redzēji daudz plašāks nekā šodien. Paldies! Un ir pienācis tas ilgi gaidītais brīdis, diplomi tiks izsniegti Dabas un inženierzinātņu fakultātes maģistra studiju programmām Ekotehnoloģija un Informācijas tehnoloģijas. Aicinu nolasīt rektoru rīkojumu par eksmatrikulāciju Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāni, asociēto profesoru Anitu Jansoni, un diplomus izsniegs Liepājas universitātes rektora vietas izpildītāji Māra Zeltiņa un Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāne Anita Jansoni. Lūdzu. Liepājas universitātes rīkojums par eksmatrikulāciju. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas ekotehnoloģijas studentus, kā profesionālo maģistra grādu vides zinībās iegūšus. Pirmo reizi jālasa mēle mežģās jauna programma. Un seko 4 vārdi uzvārdi. Aicinu diplomu saņemt Lieni Jākapsoni. Pagriežamies, nofotografējamies un gaidām ziedas. Diplomu saņem Gitu Juzupu. Aicinu diplomu saņemt Tomu Sakarāvo. Aicinu diplomu saņemt Inesi Solojevu. Vēlreiz sveicu ekotehnoloģijas pirmos mūsu absolventus ar iegūto diplomu, kas tagad ir tiešām lokās ar fiziski pataustību. Liepājas universitātes rīkojums par eksmatrikulāciju.
eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas informācijas tehnoloģiju angļu valodā studentus kā informācijas tehnoloģijas projektu vadītāju, profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu informācijas tehnoloģijā iegūšu. Un šogad mums maģistra grādu iegūs Rabats Kumars. Sveicam Rabatu ar iegūto mūsu Liepājas universitātes diplomu. Liepājas universitātes rīkojums par eksmatrikulāciju. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas informācija tehnoloģija studentus kā informācijas tehnoloģijas projektu vadītāju profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu informācijas tehnoloģijā. Sekot divi studenti. Aicinu Uldi Lazdānu pēc diplomā. Apsveicu cienījamie jau ar saņemtiem diplomiem. Paldies! Sveicam dabas un inženierzinātņu fakultātes absolventus ar muzikālu priekšnesumu. Jums dzied Sintija Pīrāga. Vēlreiz atskatīs, vēl man paliek pāri viņas un viņš. Projām ejot, sapni nevis līdz. Vēl man paliek pāri viņas un viņš. Bet dzīve viss ir savādāk, lai kas ir mainījies. Mākoņaras vienmēr skrienu, es tā
nav mainījies. Tikai šodien man ar tavu ēnu nepietiek. Būs tev sapnis, kurā patvērties. Piepildīsies viss, ko kādreiz vēlēsies. Pirms tu aizej, vēlreiz atskaties. Vēl man paliek pāri apmiņas un līdz. Bet dzīvē viss ir savādāk, nekas nav mainījies. Mākoņēnes vienmēr skrien un es tā vienu vien. Bet dzīvē viss ir savādāk, nekas nav mainījies. Tikai šodien man ar tavu ēnu nepietiek. Aicinu vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāni Inesu Lūsānu Ezaru sveikt savus fakultātes absolventus, fakultātes studiju programmu direktoru un mācību spēku vārdā. Sintī tikko dziedāja Igo dziesmu par sapņiem, par to, ka dzīvē viss ir savādāk. Dažs varbūt pārbaudīt to, kā ir dzīvē un kā ir teorijā. Kāds saņēma atbildi jā, kāds saņēma atbildi daļēji, varbūt. Kāds varbūt bija pārāk skeptisks un teica nē. Sapņot vajag, sapņot ir nepieciešams, bet Dievs no māliem radīja cilvēku un rokā palika mazs māla gabaliņš. Dievs pajautāja cilvēkam, ko tu gribi, lai es tevi iedodu? Cilvēks iedod man laimi. Neko neatbildot, Dievs paņēma māla gabaliņu un ielika cilvēkam to rokās. Mīļie absolventi, šis māla gabaliņš ir jūsu rokās. Tas ir jūsu rezultāts tam, ko jūs esat vai no 4,5 gadus vai pusotru gadu malvojuši. Tā es to gribētu nosaukt. Vadības zinātnes nozarē nerunā par maliem, tajā runā par instrumentiem, par procesiem. Tad no šis mazais māla gabaliņš ir jūsu instruments. Nākošajam pakāpienam jūsu izaugsmē, jūsu attīstībā, jo tikai jūs, vienīgi jūs, esat paši savas dzīves noteicēji. Atkarībā no tā, kādu lēmumu jūs pieņemsiet, pa kurām trepēm kāpsiet, jūs tikai tad uzzināsiet, kur jūs nonāksiet. Pēdējā laikā esmu gūs apliecinājumus tam, ka tieši diploms, grāds, un vēlos akcentēt, ka tieši maģistra grāda diploms ir bijis tas noteicošais kāda posteņa, zemāka, vidēja vai augstāka līmeņa iegūšanā. Tādēļ neapstājieties pie sasniegtā,
cienījamie bakalauri, aicinu jūs turpināt pilnveidoties, attīstīties Liepājas universitātē. Cienījamie maģistranti, katram no jums ir savs talants, savas īpašās rakstīšanas un pētīšanas spējas, un tāpēc es jūsos saredzu patiešām lielu potenciālu turpināt pētīt darba tirgu, procesu tirgu, uzņēmējdarbības tirgu, sabiedrības vadības tirgu, kas ir vajadzīgs, kas ir nepieciešams un uz kurien mums iet. Tas viss ir jūsu rokās, bet tieši jūs esat šobrīd galvenie dzīves notikumu epicentrā. Lai jums šodien jauka diena, saule šodien drusciņi tikai spīd, bet gan jau šī saule parādīsies vakarā, un līdz ar to es varu pateikt, ballīte ir sākusies. Lai jums jauks šī diena. Absolventi, tagad vārds jums. Aicinu studiju programmas biznesa un organizācijas vadība absolventus. Cienījumā Liepājas universitātes vadība, godājumie pasniedzēji. Biznesa un organizācija vadības studiju programmas absolventu vārdā sakām jums sirsnīgi paldies. Jums, kas ar savu aizrautību un savu mīlestību uz darbu spējāt mūs iedvesmot un pavērt jaunas apvāršņas, kur tiekties. Paldies! Vārds studiju programmas kultūras vadība absolventiem. Sveiki! Šī ir tā mūsu iespēja kā kultūras vadības bakalauriem jau pateikt savu paldies. Bet pirms mēs sakam savu paldies, vēlējāmies jūs iepazīstināt ar to, kas tad mēs īsti esam. Mēs šodien esam 7, kas uzsāk savu jauno dzīves gājumu. Kopā universitātē esam pavadījušas jau 1638 dienas kā studentes, kopā apgūstot vairāk kā 40 mācību priekšmetus, līdz ar to iepazīstot arī vairāk kā 40 fantastiskus lektorus, no kuriem katrs mums ir devis kaut kādu artavu tālākajā dzīvē. Daudz ko esam ieguvušas, tā skaitā ne tikai zināšanas, daži no mums palūks apprecēties. Krietnes bērnu bariņš arī radies šajā laikā, iegūtas zināšanas, vērtības, jauni draugi, ar ko tālāk pavadīt savu dzīvi. Esam mazliet varbūt arī zaudējušas. Dažkārt ir bijuši brīži, kad liekas, ka zaudēta galva vai laika izjūta, bet tas viss laikam piederis šim studiju procesam. Kopumā esam saražojuši ļoti daudz enerģijas, tai pašā laikā arī patērējušas, un lielu paldies mēs vēlamies pateikt visiem jums. Un galvenais laikam visā šajā laikā ir bijusi ticība saviem spēkiem un tam, ko mēs varam. Šodien, kā reiz ir tieši starptautiskā dzīves svinēšanas diena, tā kā mums vēl ir tāds lielisks sākums tālākajai nākotnē. Paldies vēlamies pateikt mūsu studiju programmas direktorei, ar ko uzsākām kopā šīs gaitas, tā ir Lauma Veita. Lūdzu, aicinām pie mums. Tāpat Uldim vēlamies pateikt paldies. Lūdzu, Uldi. Un tāpat bakalaura vadītājiem, kas mums bija pēdējo šo pusgadu kopā, Inesei Lūsēnai Ezerai, Ilgai Skābardei, Atim Egliņam Eglītim un Uldim. Paldies jums visiem!
Vārds maģistra studiju programmas vadības zinības absolventiem. Labdien! Augsti godājumā universitātes un kursa vadība, cienījamie pasniedzēji, mīļie, labie, foršie radiņi, draugi, paziņas, vienkārši tie, kas atnākuši pasildīties, vai bišķiņi atnākuši ātrus nākamo izglītību. Ja godīgi, es pat īsti nezinu, kam pateikt paldies par to, ka visu studiju laikā es kā vienīgais vīriešu kārtas pārstāvis varēju būt 6 brīnišķīgu un ļoti inteliģentu jaunu sieviešu klātbūtnē. Es arī nezinu pat īsti, kam pateikt paldies par to, ka mūsu kursu īstenībā bija nenormāli forši. Ka mēs viens otru studējām, plakstījām, neļāvām tai latiņai nokrist uz leju. Man bija tāds sajūta, ka mēs jau no pasniedzējiem izspiežam to maksimālo, ko viņi varēja mums dot. Ja? Un Zeltiņas kundze teica, ka iespējams, ka nepietika laika arī atpūsties. Nu, tā īsti nav. Mēs arī pilnīgi bez kompleksiem 3 naktī, kā Marta Zaķi, lēkājām šeit pat Fonteina kultūras namā, vokāla instrumentāla ansambļa Metallikas diganajos ritmos. Alberts Einšteins savulaik teica, ka izglītība ir viss tas, kas palicis pāri no tā, ko jūs esat aizmirsuši visu, ko jūs mācījāties skolā. Un īstenībā tā arī ir. Un mēs gribam pateikt paldies lielu mūsu pasniedzējiem, lielu paldies īpaši hokeja terminos izsakot pasniedzējiem leģionāriem par to, ka viņi mums nevis iekala vai lika iemācīties kaut kādas formulas teorijas, bet mums viņi lika paskatīties nedaudz plašāk, lika domāt, viņi pieņēma mums tādus, kāds mums ir, kā kolēģus, kā līdzīgus, un palīdzēja mums faktiski kopīgi uzkāpt šajā te virsotnē, lai neskatītos no virsotnes uz leju, bet lai paskatītos, lai ieraudzītu jaunas apāršas un jaunas kalnas, kuros kāpt. Kā jau tika pieminēts, mēs šajā kalnā, protams, uzkāpt nevarējām, ja mūsu mīļie, tie paši tuvākie mums tur nepalaist. Mēs gribam arī pateikties paldies kursa vārdā visiem mūsu pašiem tuvākajiem, kas mūs studēja, kas paņēma mūsu mājas soli, ļāva mums pa naktīm sēdēt, arī WhatsAppā sarakstīties vienam ar otru, rakstīt darbus. Ja? Paldies jums liels! Protams, izlaidumā kaut kas jādāvina ar universitātei. Vai skolā pieņemts, ja pirmskolas izglītības iestādēs dāvina bez mazai mašīnas, tad mēs te īsti nevarējam saprast, ko mēs universitātē varam tādu uzdāvināt. Rektoru uzdāvināt mēs tā kā īsti nevaram, bet pārējais jau viss tā kā universitātē ir. Tā, plus mīnus. Tad mēs sākām domāt, analizēt, ar to visu veikt teorētiskās literatūras analīzi, vieglu praktisko pētījumu un secinājām, ka tas, kas trūkst, studenti jau šeit trūkst, pareizi. Jā, tieši tā. Bet kāpēc, ja studenti šeit trūkst? Studenti trūkst tā kā, arī Liepājā to iedzīvotāji tā kā mazāk, jā, visā valstī mazāk, jā. Un kāpēc te ir viņu mazāk? Tāpēc, ka vienkārši dzimst mazāk, protams. Un, ja skatāmies no ilgspējīgās attīstības viedokļa, jā, tad mēs tikai varētu aizbraukt ar autobusu uz Ventspili, sakraut tos studentus, atvest uz šejieni. Bet, tas būtu tā īstermiņa domāšana, jā. Bet no ilgspējīgas attīstības viedokļa mēs izdarījām tādu lietu, ka dzimstību tā kā palielināt mēs nevarējām, jo mums jau tā ir vidēji kursā bērnu skaits virs vidējā Latvijā. Mums vēl potences, jā, izaugsmē. Bet mēs izdarījām tā, ka mēs varētu uzlabot tos apstākļus, kuros bērni dzimst. Attiecīgi mēs kursa vārdā veicām ziedojumu Liepājas reģionālās slimības dzemdību nodaļai. Mēs saprotam, ka tā summa varbūt nav tik liela un tik milzīga un ka tas nebūs demogrāfiskais sprādziens, bet mēs ticam tam, ka labie darbi nes jaunas labas darbus. Un šis mūsu ziedojums noteikti uzlabos kādam garastāvu, kādai vecmātei, vismaz nodaļas vadītāji noteikti. Ja? Un tad piedzims, tur būs labāk, tad tā būs ķēdes reakcija. Ja? Un mēs esam pilnībā pārliecināti, ka būs to studentu vairāk šeit universitātē. Tas ir viennozīmīgi skaidrs. Un tas arī tāds zīmīgs aicinājums varbūt jums visiem izdarīt kaut ko šodien labu vai rītdien. Nesūkstēties, ka tur, no valdības sniegs tur samests, vēl kaut kas, jā. Bet vienkārši paņemt un katrs no jums izdarīsiet kaut ko labu. Un mēs esam pilnībā pārliecināti, ka pavisam drīz gan mūsu pilsētai būs labāk, gan mūsu universitātei būs labāk, gan mūsu valstī. Un noslēgumā mēs pateiksim
vienkārši uzdāvināt ziedus un mazu kartiņu no mums. Paldies mūsu pasniedzējiem. Paldies! Tagad ir pienācis arī vadības un sociālo zinātņu fakultātes absolventu ilgi gaidītais brīdis. Diplomi tiks izsniegti bakalaura studiju programmu biznesa un organizāciju vadība un kultūras vadība un maģistra studiju programmas vadības zinības absolventiem aicina nolasīt rīkojumu par eksmatrikulāciju vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāni Ines Lūsēna Ezeru. Diplomus izsniedz Liepājas Universitātes rektora vietas izpildītāja Māra Zeltiņa un vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāne Ines Lūsēna Ezeru. Un tātad, eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas biznesa un organizācijas vadība, kā uzņēmumu un iestādes vadītāju profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu biznesa administrēšanā ieguvušus Uldis Inge, Ivers Poļaščenko, Viktors Vārda. Agnese Lēstiņa, Daca Lēniece, Elīna Jaudama, Aneta Saldeniece, Kaspars Vizulis. Višķiņ pagaidām. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas biznesa un organizācijas vadība kā personāla vadītāja profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu biznesa administrēšanā ieguvušas Inese Brūdere, Laura Garkalne, Eva Mangale, Ilze Neilande, Veronika Valaktina, Zanda Baranovska, Rita Kaņote un Bairis Proļa. Un tagad gan būs tas īstais mirklis. Un tā, diplomu aicina saņemt Veroniku Valaktinu.
Diplomu aicinu saņemt Lauru Gatkalni. Tagad droši pēc diploma var nākt Ulda Singeri. Diplomu aicinu saņemt Agnesi Laksdiņu. Diplomu saņemt Daci Lejnieci.
saņem Elīnu Ļaudavu. Aicinu diplomu saņemt Evu Mangali. Diplomu aicinu saņemt Ilzi Neilandi. Diplomu aicinu saņemt Ivaru Poļuščenko. Diplomu aicinu saņemt Aneti Saldenieci. Diplomu aicinu saņemt Aibu Skroģi.
Un tā ir pienācis brīdis ilgi gaidītos diplomus izsniegt kultūras vadības meitenēm. Par cik šeit ir tikai viens rīkojums, līdz ar to pēc rīkojuma nolasīšanas uzreiz var nākt pakaļ diplomam. Un tā, eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas kultūras vadība kā kultūras darba vadītāja profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu kultūras vadību. Laura Cera. Diplomu aicinu saņemt Inesi Gustu. Diplomu aicinu saņemt Aibu Kalniņu. Diplomu aicinu saņemt Anci Krunkalnu. Diplomu aicinu saņemt Mārīti Gleibu.
Diplomu aicinu saņemt Kintiju Rozentālu. Diplomu aicinu saņemt Ievu Tīsonu. Vadības zinības. Esmu ļoti elastīga un 3 rīkojumu vietā nolasīšu tikai vienu. Un tā. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas vadības zinības kā profesionālo maģistra grādu vadības zinībās uzņēmē darbības vadībā ieguvušu Undīnu Baumanu. Lūdzu pēc diplomu. Profesionālo maģistra diplomu vadības zinībās sabiedrības vadībā aicinu saņemt Dairu Kārtinu.
vadības zinībās izglītības vadībā aicinu saņemt Ievu Leismani. Profesionālo maģistra grādu vadības zinībās izglītības vadībā aicinu saņemt Ilzi Melni. Profesionālo maģistra grādu vadības zinībās uzņēmējdarbības vadībā aicinu saņemt Līgu Spingu. Profesionālo maģistra grādu vadības zinībās sabiedrības vadībā aicinu saņemt šīs dienas lielisko oratoru Uldi Zuku.
noteikumus absolventiem dzied Sintija Pīrāga. Meklējot vārdus, kas brīnumiem tic, varbūt, ka pie tevi apciemo šodien, tu būsi pirmais, no kurš gan vēl cits, tam, kas tos negaidā, necer un netic, pelēkas stundas un minūtes rīt, kamēr aiz mūsu pievērtiem plakstiem, krāsaini sirds pūkstīs sit. Aizejot gulēt, nevaram logus uz ielu aizcīt, lai mūsu iedomas meklējot pieturu, garām tā vienkārši vairs nepaiet. Mēs taču esam vēl jauni un varam piedzīvot sapņus vēl nebijušos. Mums taču katram ir iespēja dota sajust un izbaudīt tos. Jūsu pārēju no studenta statusa absolventa statusā, tādēļ pārlīsim tagad visi kopā cepurības pušķi uz labo pusi. Un visi kopā, kad es teikšu 3, 4, metīsim gaisā un gagalēsim, priecāsimies par to, ka šodien ir jūsu izlaiduma diena. 3 un 4! Mirkli šī ceremonija ir noslēgusies. Parasti mēs ejam ārā un uz trepiem nofotografējamies, bet es tomēr aicināšu no sākuma mūs nofotografēties šeit, un tad no katram pašam būs izvēles iespēja, kurš izturīgāks iet arī ārā pēc tam fotografēties. Labi? Tad apsveicu jūs ar šo dienu, lai jums brīnišķīgs šodien.